Es pats esmu no Maskavas, es iebraucu Latvijā dzīvot 2005. gadā un nejauši pilnīgi sāku dziedāt korī. Es toreiz nezināju, par ko es dziedu, jo es nerunāju latviski un es vienkārši burtoju, tas bija grūti, un Gaismas pils es mēģināju tulkot Varnīcu un man gāja slikti. Man dziesmas svētki sakušies no koru kariem, kad mēs gājam no biedrības nama uz aulu dziedāt Laustas priedes. Un sievietes no kora, viņa pajautāja, vai tu zini, par ko tā dziesma ir? Es teicu, nezinu. Viņa kā tu nezini? Un kamēr mēs braucam no 3. stāvas uz 1. liftā, viņa man mēģināja iztulkot. Un tā man kaut kā tik iedvesmoja, ka pēc tam tā kā mēs dziedājam tur aulā tās Laustas priedes, laikam tas bija pirmais iespējas no dziesmu svētkiem vispār. Ka tas ir spēks, ka tā ir mūzika, ka tā ir kopīga skaņa. Dziesmu svētki beigušies, bet man tas nebeidzas, jo pēc tam tajā korī es atradu savu sievu un mēs apprecējamies vēlāk. Šoreiz mēs piedalīsimies visi kopā, laikam jau ģimeniski tajā gājienā. Mazais būs jau apģērbs tautas krēklajā, dabūsim, nu redzēsim, kā ar to ies, bet iesim visi kopā noteikti. Jā. Izstāsti arī tu savu dziesmu svētku stāstu. Plašāka informācija ltv.lv sadaļā Dziesmu svētki.